noslēpums, ka gan Latvijā, gan pasaulē bērnu lasīšana iet mazumā. Sākas tā dēvētā otrā analfabētisma paudze, kad cilvēks it kā lasīt prot, bet viņš nelasa, un tas jau sākas agrā bērnībā, jo ir tik daudz to citu audiovizuālo kārdinājumu, ir videospēles, un ir datorspēles, un ir televīzijas programmas, un multfilmas, un daudz bērni tiešām aiziet uz skolu tikko prasdam lasīt, un kas ir vēl sliktāk, viņi negrib lasīt. Viņiem nav tās vēlēšanās, kas bija mums arī, ka pasaka un jauna grāmata, tā ir lieliska dāvana. Šobrīd daudz bērnu arī pašai ir nācies saskarties, ka grāmatu viņi neuzskata par labu dāvanu. Viņiem liekas, ka tas ir kaut kāds gan izvēl apvainojums. Manuprāt, jaunieši piesaistīt ar piespiešanu nekādā ziņā nevar. Es pat nezinu, vai no bērnības man kaut kā... Man prasās lasīt. Jā, katram no mūsu 5 bērniem mēs vienmēr vakarā esam lasījuši kaut ko priekšā. Tā ir tāda jau vairāk kā 20 gadu tradīcija jau, un tā cerība vienmēr ir tāda, ka bērni no tā, ka tu lasi viņiem priekšā šos stāstus, ka viņi vēlāk iedvesmosies un arī paši vairāk lasīs. Ja man vajadzētu bērnam iemācīt to lasīt, es mēģinātu viņu apburt. Es viņu mēģinātu izstāstīt. Viens no racionālajiem argumentiem būtu sekojoši ir tāds, ka aizvien vairāk un spēcīgāk iet vaļā dažādi sociālie tīkli, ir blogošanas, ir visādi. Un grāmatas ir vienīgā vieta, kur tu vari apgūt labu vārdu krājumu, izteiksmes formu, redzējumu plašāk. Mans dēls tieši tādēļ ļoti sāk lasīt grāmatas, ka viņš saprata, ka tur ir tas vārdu krājums, izteiksmes forma. Tā viņš bagātina sev. Līdz ar to viņš varēja vienaudžu vidū izcelties ar to. Bērnu žūrī tas ir labs ceļš pareizā virzienā. Īstenībā tādi paraugi ir sastopami visā Eiropā. Mēs iepazināmies ar šo programmu pirmo reizi, tas bija Holandē, un tā mēs izdomājam savu modeli. Un 2001. gadā mēs jau sākām kā eksperimentu. Man patīk, jo tāpēc, kad es pirmajā reizē iegāju bibliotēkā un es ieraudzīju ļoti interesantu grāmatu, un es viņai ieskatījos, un tur bija ļoti skaists bildes, un es domāju, ka es varētu to grāmatu paņemt, un es tā arī viņu paņēmu. Un tad es citas reizes tā arī ņēmu no tās bija tieši tās pašas bibliotēkas grāmatas. Bērnu žūrī. Tā ir iespēja visai mūsu ģimenei iesaistīties grāmatu lasīšanā. Galvenais lasītājs mūsu mājā patiesībā ir vecākais bērns, Mārta. Viņa ir 9 gadi, un viņa lasa ļoti sen jau. Viņa jau lasa kopš 5 gadu vecuma. Un tad tā arī bija pirmā reize, kad mēs aizgājām uz biblioteku. Es atceros, ka viņa bija šausmīgi laimīga, jo tur bija ļoti daudz grāmatas. Savukārt ritiņu mēs iesaistījām, ritiņu nāca līdzi Martai lasīt. Es lasu ar brāli vienā gultā. Ja brālis neman klasīt, man viņam jālas priekšā. Man tas patīk, jo dēls uzreiz aizmiegus, uzreiz var iet gulēt klusumā. Mums ir 4 bērni. Ritiņi nāca līdzi Martai lasīt. Mēs ritiņai tā kā lasījām priekšā tās grāmatiņas. Es atceros, kad Marta iestājās bērnu žūrijā, tad ritiņai arī ļoti vajadzēja, jo tur deva arī košļinītes. Un tad mēs lasījām ritiņai priekšā tās bērnu žūrijas grāmatiņas, lai ritiņai arī var atstāstīt un dabūt košļinīti. Tā, un savukārt brālis Dāvis, viņš vienkārši tur nāca līdzi, jo tur bija zvilcientiņi tajā bibliotekā. Es tā nevaru iedomāties, kā tas ir nelasīt. Protams, mēs pie tā ļoti strādājam, vai ne? Mēs ejam, piemēram, uz bērnu dārzu, pie mazajiem bērniem. Mēs pārģērbamies par ļoti interesantiem tēliem, par mūmāmām, par vārnām, par kurmīti šajā gadā, vai ne?
Un mēs aiznesam grāmatas, izņemam šīs grāmatas, parādam, apspēlējam visas tās lietas, kur mēs tur šogad bikses sev līdzēji gatavot, vai ne? Mums ir Petra Lācenīta līdz, kurai skaists kleids bija. Tas viss notiek caur tādu rotaļu. Un tad tie mazie bērndārznieki nonāk 1. klasē. Un viņi jau zina, ka biblioteka ir tā vieta, kur ir skaisti, interesanti, kur ir vienkārši vienreizais grāmatas, kur ir jānāk šurp un viss tas jādara, jo citādi jau nevar. Mīļākā grāmata bija Kormītis un bikses. Es aizēju mājās, tad es izmācos vispirms, un tad es apsēžos savā gultā un lasu. Mana māsa Linda dažreiz man patraucē, bet man ir pilnīgi vienalga. Es neklausos viņā. Ņemot vērā to, ka Nacionālā biblioteka ir viena no ļoti, ļoti retajām nacionālajām bibliotekām, kura nodarbojas ar bērnu literatūru, bērnu grāmatniecību, ar bērnu lasīšanu, tad šādu procesu veicināšana un stimulēšana ar šādas žūrijas formā, kurā tiek iesaistīti faktiski visi Latvijas un arī vairs ne tikai Latvijas, bet arī ārpus Latvijas dzīvojoši bērni, tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs pasākums. Ja mēs salīdzinām tagad ar to pašu kaimiņu valsti, teiksim, Nīderlandē, Beļģijā arī ir žūrija, Zviedrijā ir žūrija. Beļģi lepojas ar saviem 7000 bērnu katru gadu. Beļģija ir daudz ciešāk un biežāk apdzīvot nekā Latvija, un Latvijā ir šie, 2 miljoni iedzīvotāji. Un mums ir 17 000 bērnu. Toreiz es vēl biju pavisam jauns, kad es pieteicos, tāpēc, ka beigās bija tāds saviesīgais vakars, kā saka. Bet nē, tās grāmatas arī tagad, kas ir manai vecuma grupai, ir saistošas, un es tās lasu arī ne kā žūrijas biedrs, bet jā, tas arī pašam palīdz jaunus apvāršņus, piemēram, latviešu literatūru atklāt, jo pirms tam nemaz nevar zināt, ka tādas grāmatas ir, ja īpaši par to neinteresēs. Mēs visi sekojam līdz tagad lielai lasīšanas šiem svētkiem. Lielākā daļa no tiem, kas piedalās šajā pasākumā, ir jaunās paudzes cilvēki vecumā līdz 30 gadiem. Tas nozīmē, ka tā ir tieši tā publika, kura bija pēdējos 14-15 gados iesaistīta šajā bērnu žūrijā. Un, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi un izcili. Cik grāmatas ir lidotas, izlasīt? 5. Kas tas ir 5 grāmatas? Šitās cik mums jau te ir 6 grāmatas, mēs izlasījām nepilnu pusgadu laikā. Piekrīt? Jā. Tas ir saturs, māsa. Man patika tur, kur bija tas zāgulis, bet kur bija tas zāgulis? Kurā grāmatā tas bija? Panamā. Un tur bija tāda lapas. Tīģeri, kur tas zāgulis vēl tu pa vidu? Pagaidi, tur bija zāgulis. Ko tas zāgulis darīja? Zāgulis viņiem kaut ko nolaupīja. Jāsaka, ka es esmu ļoti apmierināts šo bērnu žūrijas darbību, jo esmu pietiekoši konservatīvs, un varbūt mana dzīves pieredze liecina par to, ka arī savulaik es diezgan daudz lasīju, gan būdams vēl mazs zēns, gan arī, protams, vidusskolas laikos, kur bija ļoti izteikti obligātās literatūras apgūšana.
Līdz ar to es uzskatu, ka bērniem obligāti ir jālasa kaut vai no vienas puses viens faktors. Tas zinātniskais aspekts, ka bērns apgūst vārdu krājumu, viņš apgūst radošo iztēli, fantāziju. Bērnu žūrijā iekļautās grāmatas ir pietiekoši pilgtas ne tikai no izskata viedokļa, bet arī no satura. Dēļ kā bērniem visi šie manis iepriekš minētie aspekti tiktu, tā teikt, iemācīti, ja viņiem šī pieredze ļoti lieti noderētu. Grāmatas un to autori cīnās par gada grāmatas titulu, kas tiek iegūts lielajos grāmatu svētkos Rīgā katra gada pavasarī. Uz to sabrauc bērnu žūrijas dalībnieki, skolotāji, bibliotekāri un vecāki no visas Latvijas. Un tad mēs visi tā kā sanākam kopā un skaisti sākam visu šo procesu. Slēdzam līgumus, sadalamies pa vecuma grupām, lasam šīs grāmatas, novērtējam, rakstam lasīšanas dienas grāmatas, rīkojam pasākumus, tiekamies arī ar kaimiņu pagasta žūrijām. Vasarā jau mums 2. gadu ir lielie šie svētki. Es sāku ļoti aktīvi lasīt apmēram arī 7 gadu vecumā, un tā pasaule mani, varētu teikt, pārņēma uz vairākiem gadiem. Un arī man bija tādas pašas lasītāja dienas grāmatas. Es arī rakstīju, ko es esmu izlasījis, kas man ir iepaticies. Bērni, pateicoties šai žūrijai, viņiem ir pamudinājums lasīt. Tas ir, ikdienā vienmēr ir dažādas lietas, ko darīt, bet, kad ir konkrēts uzdevums, jāizlasa tādas grāmatas, viņi to godīgi arī un apzinīgi izdara, un paši pēc tam arī ir priecīgi. Kad man bija 2 gadi, mana mamma sāka mācīt man alfabētu. Tad es sāku skaitīt viens pats, un mana mamma nepalīdzēja. Kad man palika 4 gadi, es jau gāju bērndārzā, un tad man bija jālasa grāmatas. Es domāju, ka tas būs garlaicīgi, bet tas īstenībā nav garlaicīgi bērniem, kas jau sāk lasīt. Bērniem visiem ir interesanti. Un, ja tev nav interesanti, vienkārši mācies lasīt daudz. Bet ja tu sēdi pie datora visu laiku, sēdi pie datora un pēkšņi sagribās grāmatu lasīt, tu to nevar izdarīt, jo tu visu laiku esi jau sēdies pie datora un tev visu laiku tikai ir galvā dators. Svarīgi ir, ka tās grāmatas nonāk līdz bērnam tajā brīdī, kad viņš grib lasīt. Un tur nav iespējams gaidīt. To vajag tūlīt un šobrīd, ja viņš saka, jā, man ir interese, un principā bērniem ir interese par lasīšanu. Es paņemu vietējā bibliotekā grāmatas, un man vairāk iznāk arī lasīt mājās. Tas ir pa brīvdienām, piekdienās, sestdienās un svētdienās, kad esam izdarījis darbus. Man mājās ir jāpabaro viss, tas citreiz ziemā jāšurē sniegs, vasarā man jāpalīdz tētim nolasīt zemenes, jārok kartupeļi un pašai darbs tirgu, cēs tirgu es strādāju. Un tad, kad man iznāk, es vairāk vakaros lasu grāmatas. Mūsu klasē ļoti maz lasa skolēni grāmatas. Un es arī teiktu, pēdējā laikā man sanāk reti lasīt, jo nav laika. Es parasti lasu pēc treniņiem, tas ir vēlu vakarā. Es eju vieglatlētikas treniņā, un man vēl skolā ir vēstures pulciņš un turisma pulciņš. Un tad man sanāk lasīt parasti ap kādiem 8, kad es izmācos. Es iekārtojos pēc sienu, uzlieku spilvenu un lasu. Kad lasu, es sākumā izlasu lapu un pēc tam skatos bildes. Un es nekad neesmu šķirstījusi lapas uz priekšu, kad lasu. Es eju uz bērnu žūriju, jo tur nav jāpērk grāmatas un var vienkārši paņemt. Projekts Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa, ļoti, ļoti palīdzēja šajā brīdī, kad mums nebija iespējas nopirkt visas bērnu žūrijas grāmatiņas. Un bērniem deva iespēju piedalīties bērnu žūrijā un lasīt un vērtēt.
Atbalsta biedrība vāc ziedojumus satura projektiem, piemēram, bērnu žūrijai un projektam Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa. Mēs zinām, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz talantīgu un apdāvinātu bērnu, un šis procents ir augstāks nekā vidēji pasaulē. Pie tā mums ir jāstrādā, lai šī nacionālā bagātība tiktu maksimāli izmantot, un lai katrs bērns, katrs jaunietis arī savu potenciālu attīstītu pēc iespējas augstākā līmenī. Sāksim ar pasaku studijām, sāksim ar bērnu grāmatām dažādām. Un tad es domāju, ka mums ir lielākas cerības sagaidīt šo brīvās valsts pilsoni, kurš zina, kas ir valsts un kāda ir arī gan viņa dzīves sūtība, gan šīs valsts ilgtermiņa attīstības mērķi. Programma palīdz tām grāmatām nokļūt līdz bērniem, līdz vismazākai pagasta bibliotekai, kurā varbūt trūks līdzekļu, varbūt arī bērni ir ļoti mazi un politiķi nolem nedot naudu varbūt bērnu grāmatu iegādē, un lai tas tā nebūtu, lai visur, kur ir bērni, būtu arī pieejams labas grāmatas. Bērnu žūrija ļoti vērtīgs projekts arī izdevniecībām, jo tad mēs redzam, kāda ir lasītāja atsauksme, kāds ir šī atgriezeniskā saikne, kāda tipa grāmatas bērniem patīk. Nu, tad ir arī stimuls strādāt tālāk. Bērnu žūrija rakstniekam īstenībā ir dzīvā maize, jo tikai tad, kad mēs redzam, ko viņi ir izdarījuši, ko viņi ir lasījuši, vērtējuši, tikai tad mēs arī jūtam, vai bija rakstīts vērts. Man, piemēram, pašam bija ārkārtīgi interesants piedzīvojums Mālpilī, kad bērni bija sagatavojuši īpašu filmu. Tātad viņi bija izlasījuši grāmatu un pēc tam nolēmuši, ka viņam jātaisa savus piedzīvojumu detektīvus, apmēram 15-20 minūtes. Man tas katrā ziņā bija liels gandarījums, ka viņi tā ir mēģinājuši atkal turpināt varoņu piedzīvojumus. Es ļoti gribētu arī, lai mani vecāki sāktu lasīt bērnu žūrijā. Jauns bērnu žūrijas atzars ir vecāku žūrija, kas veicina ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo izglītošanu, kā arī veicina lasīšanu kā kopīgu tradīciju ģimenē. Un tas ir arī, ja viņš to izlasa, es arī izlasu, un mums uzreiz ir, ko mēs varam runāt, un kā tev patīk, ja tā ir tāda vesela pasaule, ko es varu dalīt. Ja? Un tas ir tas, ko es arī domāju, kas man kā vecākam, kad es arī lasu ar saviem bērniem kopā grāmatas, kas mūs kaut kādā veidā uztur tajā vienā pasaules, vienā domāšana līmenī, ja, ka man ir interesanti dzirdēt, ko tas bērns domā, un kādreiz viņš pašsaka lietas, ko es pats nemaz nekad līdz tam neizdomātos. Ja, vienkārši arī tā bērna vienkāršā gudrība kādreiz ir pārsteidzoša. Grāmatu starts. Pirmais lasīšanas komplekts, ko Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība, iecerējusi 3-gadniekiem, kas atnāk uz bibliotēku. Tā ir ļoti gudrā pūce, un tā ir pirmā grāmatiņa. Un tā vīzija mums ir tāda, kopā ar Bērnu literatūras centru, ka katrs bērns no 3 līdz 5 gadu vecumam pirmo reizi mūžā dodas savā ekskursijā uz biblioteku, vistuvāko savai mājai. Un tad bērns iepazīstas ar šo pūci, viņš iepazīstas ar grāmatām, ar to, kur grāmatas dzīvo, ka tā ir biblioteka un ka tur šis krājums ir gandrīz neizsmeļams un neaptverams. Un tad arī vecāki var ārkārtīgi veiksmīgi uzsākt sarunu ar bērnu par grāmatu un par kopīgu lasīšanu. Un šī kopējā lasīšana, kā zināms, rituāls ģimenē var kļūt ārkārtīgi svarīgs. Un, manuprāt, arī tā saite, kur bērns nepazaudē attiecības ar vecāku arī tālākajos dzīves gados, arī tajos visriskantākajos. Ir 660 bibliotekas pieteikušās, un
tās nav tikai bibliotekas Latvijā. Tie ir arī diasporas centri visā pasaulē. Tur, kur latvieši ir aizceļojuši, mēs viņiem dodamies pakaļ ar savu žūriju. Un tie ir 38 pašlaik. Mēs ceram, ka vēl kāds pieteiksies. Tātad Eiropā, Amerikā un Austrālijā. Viņi lasa tās pašas grāmatas, ko latviešu bērni šeit. Es ieteiktu citiem lasīt bērnu žūriju, jo tas var noderēt dzīvē, var izjust sajūtas, kad tu lasi grāmatu, citas sajūtas.